Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Nu, redziet, sačīkstējāt, ka vasaras nav. Nu, ir tā vasara. Priecājamies par to. Tas, kad man daudz iznāk runāt ar gados jaunākiem cilvēkiem, un viss kā viens lieto to vārdu grūti. Bet man ir cits teiciens. Nekas jau nav grūti. Ja nu vienīgi biks pa galvu uzvilkt ir grūti, bet, ja ļoti vajag, arī to var izdarīt. Bija agrāki grūtāki laiki, nebūt mēs nebijām bēdīgi, mēs mācējāmies priecāties, nu ko vecāki devēs, to ēdām, un badā jau arī neviens nemaz nemir. Nu tā kā tagad kūks un bulciņas katru dienu tā jau nekad nedzīvoja, un tāpēc tagad neprot svētkus svinēt. Un priecāties arī ne. Vienkārši ir vajadzīgs sabalansēts uzturs, un es par to runāju, un runāju, daudz runāju, bet katram tā ēdienkarte ir savādāka. Man meitiņa izcep planās pankūks no pilngraudu miltiem. Redziet, Itāļi jau arī tos makaronus taisa no pilngraudu miltiem. Ne, tur vajadzēja zapt, vispār neko ne, tā plikā pankūciņa. Viņa bija tik garšīga. Nu, tā kā tur tauka arī maz, jo manā ģimenē pie plānā pankūkām mīklai liek bišķiņ eļļi klāt un katreiz izmais. Un tad ir plāna pankūciņa, un nekas nav piededzis, un nekur nav pa daudz tauku. Nu, vienkārši ļoti garšīgi. Cik maz mums vajag. Man atkal sanāca vakar saruna arī ar jaunu puisi par to, ka tos hamburgeris nevajag. Viņš teica, bet mājās taisīts kāda starpība, tā ir baltmaize un kotleti. Un vēl visādas lietas klāt. To taču viss var ēst savādāk. Un tad ir atkal, bet kā tad kādreiz? Nu, kādreiz nē, tik daudz. Tas ir pirmām kārtām. Noteikti cukuru nebija tik daudz, sals arī nebija tik daudz. Un arī tās peķītes un tas cauraudzīts bija nogriezta plāna šķēlīti. Nevis vakumiepakojumā daudz, un tas viss ir jāpēd, ja nē, tad rīt var mest ārā. Iet runa par tradīcijām, par audzināšanu. Vienā viesmājā ir 3 uzbeku puiši, ap 30. Strādā celtniecības firmā. Nu, tur viņi ir vairāk, tur arī ir latviski runājošie puiši. Nu, saimniecei bija vairāks šoka stāvoklis ar tiem uzbekiem. Pirmkārt, viņi visu vakarā taisa ēst, viņiem ir nomazgāta plīts, izbersta panna, nomazgāti trauki. Un kas visvairāk nošokēja saimnieci, viņi katru vakaru mazgā zeķītes un apakšbiksītes. Kā tad mums tiek stāstīts, ka tie musulmaņi ir tie briesmoņi un teroristi? Pilnīgi musulmaņi. Nu, es teikšu, cīnās par tīrību. Nepavelti lūkšana namā, kurpes atstāja ārpusē, kad iet ciemos un arī paši atstāja kurpes ārpusē. Tā pirmām kārtām ir cieņas izrādīšana, kad es savus netīrums nenesu svešām mājām. Un pat ne savā mājā, jo cienu to cilvēku, kas rūpējās. Pavisam vienkārši. Tā ir cieņa. Un tad ir latviešu puišas 3 vienā istabā, kur no rīta ir vismaz 2 šnoppudeles uz 3, viss tie iepakojumi vakumā ar desām, gaļām un tā tālāk, un ne viss vienmēr ir taisni miskastē iekšā, kaut kas ir garām aizkrits, daudz kas līp. Un zeķis uz grīdas mētājās. Nu, apakšpiks varētu būt arī pielipuši un sakautuši. Kā gan šodien mātes dēlus audzina? To tīrību jau arī vajag iedresēt. Vispār jau viss vajag iedresēt. Ar vienu teikšanu jau nekad nav pieticis bērniem, un nevienos laikos tā nav bijis. Bērnus audzināt vajag ar pacietību, ar stingrību un mīlestību.
Un ja tas bērns ir nopelnījis, tad viņu arī vajag paslavēt. Un ar to mums latviešiem, ar to paslavēšanu ir ļoti grūti, jo tad ir tāds slavens teiciens, ka nesakāp galvā nedrīkst slavēt. Kāpēc tie sliktie vārdi tik ātri nāk ārā, tie gan tagad nāk atpakaļ pašiem uz sevi. Un ātri vien var dabūt par to lielo muti. Bet cik viegli ir tad, kad varam, ja mēs to labrīt sakam citiem, būtībā mēs sakam arī sev. Un es paldies un lūdzu taisni tas pats. Bet atbrauc uz Ventspili Ukraiņu ģimeni, un kur meitenīte ir tik priecīgi stāst, ka tur Limbežos viņiem ir vienistabs dzīvoklīts ģimenei. Un galvenais, tur ir pagrabs. Mēs tur varēsim noslēpties. Tad jūs saprotat, kā šeit čīkst, pīkst, sūdzās, ir tik daudz neapmierināti. Bet, kad ir viens ukraiņu bērniņš priecājās, ka mājai pagrabs, ka būs kur paslēpties, atopieties un novērtējiet to, kas ir jums. Un gal galā katram jādzīvo savu dzīvi, lai jums veicas saprast, kas ir jūsu dzīve, un beidziet klačoties, aprunāt un to dzelteno presi lasīt. Atā!